Sveiks, skolēni! Esmu Mārtiņš no Laboratorijas zinātnes skolas. Noteikti es pamanīju, ka apkārt ir ne tikai nelielas celtnes, bet arī ir ļoti, ļoti augstas celtnes. Kā pieņemsim tas pats televīzijas tornis Latvijā, bet vēl, protams, ir arī daudzas citas ēkas, kas ir vēl augstākas visā pasaulē. Bet parasti tās cenšas uzbūvēt tā, lai būtu taisnas uz augšu, bet vai es redzējis Pizas torni, kurš tāds sagāzies ir nedaudz, bet kāpēc nesagāžas līdz galam? Tad šodien kā reiz ar tevi mācīsimies, kā īsti ķermeņiem, kas nosaka līdzsvaru, un kā tad ķermenis var atrasties tajā līdzsvarā, ja neapgāsties, un attiecīgi, kā mēs varam izmantot iegūtās zināšanas, lai uztaisītu kaut ko tiešām interesantu paši priekš sevis. Aiziet! Tad, ja mēs skatāmies uz televīzijas torni, tad noteikti var pamanīt to, ka galotne mums ir tāda tieva, bet uz leju aiziet ar vienu tā pamatne lielāk. Līdzīgi, ja mēs skatīsimies, var tieši to pašu pamanīt Ēfeltornim. Tad mums ir galotne, tad iet un uz leju aiziet ar vienu resnāka tā pamatne, lai būtu pēc iespējas lielāks atbalsta laukums. Un ejot klāt pie Pizas torņa, salīdzinot ar citu ēku, tas ir tāds sagāzies, bet nekrīt nost. Kāpēc? Ķeramies klāt, un tad sapratīsim. Tad šeit man ir konstrukcija, kura pēc būtības, tātad man šeit ir putuplasta gabaliņi, ja es noņemšu nost šādi, kur, ja es skatos smaguma centrs, ir ļoti svarīgi. Katram objektam ir smaguma centrs, un tad šeit to es esmu iezīmējis, tad ja es uzvelku virsū, tad man rekur pa vidu šeit ir tas punkts, kur atrodas tas smaguma centrs. Ja uztaisa pamatni lielāku, pieņemsim, šajā gadījumā man šeit ir naglas vēl pielikts, ja es uzliktu šādi, tad man noteikti tas smaguma centrs aiziet zemāk un būtu vēl stabilāka. Tā visa tātad konstrukcija. Pārbaudīsim tūlīt. Bet kas tad īsti notiek? Cik tad tālu var sagāsties? Ja? Es ielikšu šeit papildus atsvaru, kas var mainīt savu pozīciju atkarībā no tā, kā mēs tad, ja sagāžam uz sāniem, var redzēt, atsvars aiziet uz sāniem. Ja? Uzliekam to šeit. Tātad mums pēc būtības tagad iet caur smaguma centru un pārbaudīsim. Tad, ja es sāku to gāzt sāniem, tad pēc būtības varētu teikt tā, Pizas tornis varētu būt kaut kas tāds. Ja? Bet vienīgais mums sāk braukt lejā, bet negāžas. Ja es to vēl tā, pārbaudīsim, man ir nobraucis lejā viss tā konstrukcija, uzlikšu vēlreiz un pacelsim to straujāk, kā vienkārši uz augšu, tad, lai pārbaudītu, lai nepaspēja noslīdēt. Un tad, ja es paceļu pietiekam augstu, uztaisīsim tūlīt, lai neslīd. Es pielikšu šeit klāt vienkārši pirkstu, lai neslīd. Un tā, es lieku klāt, tad man grib sākt slīdēt, es gāžu vēl, un tad vienkārši nogāžās. Ja tad, skatieties, tikko tas atsvars man aiziet, reku te malējais atbalsta punkts, un tikko tas aiziet garām, tad tas nobīd smaguma centru tā, ka vairs tas nav virs tā konkrētā atbalsta laukuma, tad uzreiz sagāžās. Ja? Ja mēs pamēģināsim to pašu uztaisīt, ja man naglas būtu, tagad šoreiz man bija augšā, ja es nolikšu tās naglas apakšā, cik daudz varēs sagāsties, tūlīt paši arī varēsim pārbaudīt un pamanīt. Tad vēlreiz es pieturu, lai nebrauc, šādi te, ja, un naglas man šobrīd ietekmē to, ka tas smaguma centrs man ir, tad tur aizmugurē tās naglas tur to objektu labāk, ja, tad, un es varu to sagāst, bet vienalga, kā saka, bišķiņi vairāk var sagāst. Bet galu galā, ja mēs skatāmies, tad jebkurš tornis nogāzīsies, ja tā smaguma centrs pārvietosies, kā saka, gar atbalsta punktu. Atgriežoties pie tā paša Pizas torņa, tad, ja es skatos šeit, ja, tad man sanāk smaguma centru, ja mēs liktu tā ēkai pa vidu, tad mums vienalga būtu tādā ziņā, ka tas būtu vēl iekš tā atbalsta laukumu. Un tāpēc arī tas Pizas tornis mums nenogāžas.
neskatoties to, ka tas pats par sevi ir slīps. Kas tas smaguma centrs tāds ir? Lai saprastu labāk, tad mēs varam pateikt tā, ka katram priekšmetam, lai kādu es te varētu paņemt, mums ir, tas sastāv no mazām daļiņām, katrai te ir sava masa, un sanāk tā, ka ja es paņemu dakšu, es zinu to, ka man plasmas vieglāk nekā dakšu, un tad es sanāk tā, ka, vai var atbalstīt pa vidu, liekam pa vidu, un man gāžas uz šo pusi. Es paņemu atbalstu nedaudz uz šo pusi, ja tad man jāatrod. Tad man sanāk tā, ka, kad ir līdzsvarā, tad smaguma centrs man būtu šajā te punktā, un rezultātā tas negāžas gar zemi. Ja, ja es paņemu kaut ko dīvaināku, citiem tātad citādāku, tad āmurs pieņemsim. Mēs zinām to, ka āmuram galva ir daudz smagāk nekā pats kāds, tad noteikti pa vidu man neies, tad jāliek klāt, mēs varam tādā veidā atbalstīt uz pirksta, dabūt, tūlīt. Nav tik viegli. Tā. Opā. Grib skriet prom. Redz, sanāk tā, ka aptuveni šeit tas, ir tas smaguma centrs, ja, un līdz ar to tas kāds, kas man ir vienā pusē līdzsvaro visu, kas ir šajā pusē, svarīgākais. Ja mēs atbalstam objektu uz līdzsvara punkta, mēs tādā veidā varam iegūt, ka tas objekts stāv stabili. Ko? Pats noteikti mājās vari pamēģināt uztaisīt tā. Ja kaut kādu torni, ja tad var pamēģināt, pieņemsim, no knaģiem un kaut kādiem kociņiem, ja, un vai kaut te vienkārši ir salikts, ja tā konstrukcija pat nav līmēta, var, protams, mēģināt vēl līmēt un tam līdzīgi, bet pats svarīgākais, lai tā konstrukcija, pieņemsim, ja es skatos kādi, te vēl citi varianti būtu, ja, tad svarīgi, lai tā konstrukcija būtu taisna un smaguma centrs atrastos pamatnes laukumā iekšā. Tad, ja man ir tas kaut kāds pamatnes laukums, ja tad attiecīgi es to varētu iezīmēt vienalga lielāku vai mazāku kvadrātiņu, ja? Bet attiecīgi, ja man ir tas kvadrātiņš, tad svarīgi, ka tas tornis ir taisns, tikko būs sagāzies uz kādu vienu vai otru pusi nedaudz, tā arī tur arī gāzīsies. Tā kā tādā veidā. Bet, kur tad mēs varam izmantot vēl bez ēkām? Pārbaudīsim šādi. Ja mēs skatāmies cilvēkam pašam, ja tad man smaguma centrs atradīsies pa vidu. Ja? Un sanāk tā, tāpēc arī svarīgi kājas, ja mēs noliekam platāk, mums ir laukums, kurā mēs varam atbalstīties lielāks, līdz ar to mēs varam stāvēt stabilāk. Ja es salieku kājas kopā, tad man jau laukums ir mazāks, un pēc būtības, ja mani kāds pagrūstu, būtu vieglāk mani nogāzt. Līdz ar to, tāpēc, ja grūstaties kādā brīdī, tad noteikti kājas platāk, un tad jau ar kājām var palīdzēt, lai smaguma centrs atrastos vienmēr te virs tā laukuma. Tādā veidā nenogāzīsies. Ja? Citādāk sanāks, kā šajā te attēlā cilvēks taisnā virzienā noliecies uz priekšu, un vienkārši smaguma centrs, ja ir ārpus pēdām, tad gāžas gar zemi un gatavs. Tā. Bet, iespējams, esi kādreiz manījis, ir tādas rotaļlietas, kuras it kā varētu gāzt, bet tās negāžas, tad, kad smaguma centrs atrodas zemu, un tad smagums tāds būtu apakšā. Un plus vēl tad var kustēties tā interesanti, neapgāžoties. Ja mēs skatāmies kravas pārvadāšanā, būtu tieši tas pats. Ja tad smaguma centrs, kamēr atrodas kravas mašīnas atbalsta laukumā, tikmēr ir ok. Tikko ir ārpusē, tā viss. Ja tas ir jāievēro, lai nesanāk kaut kāda avārija. Ja kādreiz nāksies strādāt ar kaut kādiem tādiem kravas cēlājiem, tā. Pamēģināsim ar jums kopā uztaisīt ko tādu. Jo smaguma, pastāties, ja es paņemu šeit, man arī ir tāda interesanta lieta, kā tāds pūķis. Es uzlieku šeit, un man tas nekrīt.
šķiet, nu kā tad tā? Nu, reku viņam reku puncis, viss aizmuguri vajadzētu krist nost, ja, bet izrādās, ka te ir uztaisīts, te var ļoti labi redzēt, ka spārni ir izliekt uz priekšu, spārnos ir ielikta iekšā pietiekami liela masa, lai dabūtu efektu, ka mums reku es varu kustināt to pirkstu, ja, un nekrīt tas objekts nost. Līdzīgā veidā, es pieņemsim šeit, esmu burtiski paņēmis no kociņiem, tiem pašiem, no kā var turni taisīt, esmu uztaisījis rekuru. Šeit ir tad zobakstāmais, 2 kociņi savienot ar gumiju, ja, un attiecīgi te klāt ielikti kociņi, kur galos ir piestiprināti magnēti, tā masa. Un tad, ja es uzlieku šobrīd šeit virsū, tā man sanāk, tā, nobalansēsim nedaudz. Ja cīm redzot, ceļot būs izkustējis, jo tas nav salīmēts. Aha. Nu, burtiski milimetrs. Tā. Nu, sanāk šādi te aptuveni, ja. Ja es ceļu augšā, tad man sanāk tā, ka tas turās tīri tikai un vienīgi atbalstās uz mana pirksta, ja nekā cita. Un, redz kā, šeit konkrēti to balansu man tā kā nav salīmēts, nav tik viegli dabūt, sāk kustēties, tikko nedaudz izkustās, tā izmainās nedaudz smaguma centrs, tā pozīcija, un rezultātā vienkārši nesnāk. Tāpēc mēs uztaisīsim citu konstrukciju drīzāk, kur ir iespējams tātad mājās. Tad mājās jums vajadzēs. Paņemiet jebkuras 2 dakšas, atrodiet kaut kādu mīkstu materiālu, nu, teiksim tā, nezinu, tētim, mammai varbūt atradīsies kāds vīna korķis, bet to, protams, var arī, kā saka, varbūt viņi nedos, bet var paņemt, ja tātad vīna korķa vietā var paņemt kaut kādu putu plasta gabalu, var plastelīnu, labāk gan izmantot kaut ko ļoti vieglu. Nu, es šajā gadījumā pamēģināšu gan ar vienu, gan ar otru tūlīt uztaisīt. Un man tad būtība ir tāda, ka tad šo uzdevumu varat iedot arī kādam no saviem draugiem, kas neskatās šo programmu, jā, vai arī tieši vecākiem, kamēr viņi to varbūt neredz, vajag 2 dakšas, korķi un zobu bakstāmo. Ja tad tos visus jāsavieno tā, lai varētu galu galā atbalstīt tikai zobu bakstāmā. Nu tā, ir starp citu vairāki varianti, kā to izdarīt. Es parādīšu vienu no. Tātad, ko mēs daram? Tātad, korķis, tas mums būs centrs. Mēs korķim pieliekam klāt smagumu. Tātad, pēc būtības ieliekam dakšas, bet svarīgi, ka tās dakšas, teiksim, tādā tā kā V burtā būtu mums, un pēc iespējas, lai būtu simetriski. Tā, tūlīt mēs ieliekam šādi, nu, izskatās, ka, jā, nu, ja es lieku virsū šādi, man reku turās uz leju. Bet tagad šeit galā, nu, teiksim, korķī to būs diezgan grūti ielikt, bet mēģināt vienmēr var. Mēs liekam iekšā zobu bakstāmo, un tagad vajadzētu mēģināt pārbaudīt, kā tad mums uz tā zobu bakstāmā vispār tā visa konstrukcija vai turās vai neturās, jā. Nu, jā, man sanāk šādi. Pēc būtības, ja es varētu vēl to galu noņemt šādi te nolaust nost, man sanāk, es uzlieku, man rekur izskatās, nu, es varu reku kustināt, un man, nu, vajadzētu it kā krist uz to pusi, ja, jo visa masa it kā būtu šeit. Bet kā reiz no tā, ka mums ir masa šajā pusē, ja, tad mums pēc būtības tas darbojas kā šūpolis. Līdzīgā veidā es varētu pateikt, šis ir darbojas līdzīgā veidā, kā rekur man ir kociņš. Ja, tad man ir kociņš, un ja es uzlieku to virsū, tad man pēc būtības arī. Tā, man nav šobrīd līdzsvarā. Uzliekam, lai tas būtu līdzsvarā. Tā. Nu jā, man sanāk tā, vienā pusē, otrā pusē masa, ja man ir nolīdzsvarota, tad galu galā es to kociņu varu turēt. Vienīgais, ko mēs varam izdarīt, nevis izmantot taisnu kociņu, bet uztaisīt, lai tas kociņš, ja piemēram būtu V burtā veidā, jā, un tad tur ir tāds mazs atzars, uz kuru tad mēs atbalstam. Pēc būtības mums izveidojas šāda konstrukcija, kas izskatās it kā maģiska savā ziņā, bet darbojas tie paši principi. Svarīgākais atbalstam uz smagumu centru un gatavs, jā.
Var pēc tam galā pat pamēģināšu uz degunu uzlikt. Nu jā, pat tā turās. Tā kā te es varu ar galvu kustināt, aizlidoju. Labi, bet, kā saka, ja mēs to izdaram ar putu plastu, pēc būtības pilnīgi tas pats. Dakšu vietā, starp citu, var izmantot, nu, ja pieņemsim vecāki, neļauj izmantot dakšas, var izmantot kaut kādu citu materiālu, kas būtu smags. Ja, un tad es paņemšu nevis 2 dakšas, 2 naglas man būs, putu plastgabals un zobu bakstāmais. Un tad šos 3-4, nu kā tad īsti ir jāsaliek, lai izveidotos līdzīga konstrukcija, kas negāžas. Nu ko? Darām šādi. Tad mēs paņemam atkal, tad, kā mums ir smagākie priekšmeti jāliek V burtā, ja tad 1, 2, simetriski. Tā. Šādi aptuveni. Un tad attiecīgi šeit mēs ieliekam iekšā to zobu bakstāmo. Nu, mēģinam tad. Tad atkarībā no tā, kādi mums tie priekšmeti, tad mums vajadzētu vai nu dziļāk, vai reka, man šobrīd es laižu vaļā, man gāžas uz šo pusi, ja, tad pēc būtības jāieliek iekšā vēl dziļāk. Pēc būtības te var redzēt, ja es paņemu lineālu, ja es pielikšu šeit te 2 galus, pie tiem 2 galiem, tad viennozīmīgi es varu pateikt, ka man tas gals vajadzētu būt kaut kur šeit pa vidu starp šo vietu un kur lineāls ir. Ja? Tātad pēc būtības, ja es paņemšu, uzlikšu šādi, tad man apmēram tik tālu vajadzētu likt to zubakstāmu, tāpēc iebakstam dziļāk. Nu, teorētiski vajadzētu būt, bet es skatos vienīgais šī nagla, to jāieliek nedaudz dziļāk. Nu, un tad mēģinam. Nē, redz kā. Negrib vēl. Jāliek vien dziļāk. Vēl dziļāk. Nu, te jau būs pat trāku. Tā. Nu, gandrīz man gan nepatīk rezultāts. Es likšu tad naglas drīzāk uz šo pusi, pavisam tuvu. Tā. Redz kā, viss kārtībā man iet jau uz šo pusi. Tātad tā te, ja es tagad lieku. Redz kā to līdzsvaru, kamēr atrod, paiet laiks. Tā vēl. Šo naglu bišķītiņu dziļāk. Un tad vajadzētu būt tam līdzsvaram. Jā, kur ir gatavs līdzsvars. Jā, un vēl jau vairāk, ja teiksim, ja tas ir paštaisīts kosmosa kuģis, to var tādā veidā izkrāsot. Paņemt rekatulīt, mēs pieņemsim augla. Šādi. Var paņemt pilnībā diedziņu, kas būtu tāds neredzams, ja? Iekarinam šeit iekšā. Tā biškuķi garāku uztaisīsim. Mums sanāk. Pēc būtības kosmosa kuģis, kas listabā lidinās. Jā, un tad, protams, ja tas būs iekarināts diedziņā, tad šķitīs, nu, kā tad tas tā var turēties, jā? Tad uzmanīgi diedziņā iekarināts un gatavs. Nu ko, līdzsvarojam, mēģinam, tad svarīgās lietas. Smaguma centrs, tas atrodas katrā objektā, un, ja mēs atbalstam virs smaguma centra, tad ir līdzsvars, lai izdodas nobalansēt. Atā!